Mūsu pirmais jautājums ir, kā jūs sagatavojaties katrai lomai? Vispār jau iestudējuma process ilgst kādus 2 mēnešus apmēram vidēji. Reizēm tas ir ilgāk, bet kaut kad retos gadījumos īsāk. Un tad laikā jau arī to tēlu uzbūvē. Tad atkarībā no izrādes ir izrādes, kurām var atnākt vienkārši un hop no ielas un pārvilkt kurpes un aiziet. Un ir tādas, kur tev ir jānāk un jāgrimējās stundu pirms tam, vai 2 tādas, kur tev nedēļa. Kādi ir lielākie izaicinājumi, ar ko saskarās leļu teātra aktieris? Ir tieši kaut kādā ziņā ir fiziski tādas ļoti smagas dažas lēles uztaisītas, teiksim, tieši par leļu specifiku ir tāds, ka tu zini, ka tu nevari tur 2 izrādes dienā vēl var būt, bet tad nākamā dienā rokas ir metamas un tu nevari pakustēties un viss tirpst un tā. Bet man jau tāda izaicinājuma visvairāk ir tad, kad ir maz darba. Ja ir maz ko spēlēt vai kādu, tad sāk visādas blēņas nākt prātā. Kādēļ tieši leļu teātris? Man bija piedāvājums nākt uz leļu teātri, es par leļu teātri neko nezināju. Es nezināju pirms tam, cik lelle var spēcīgi ietekmēt skatītāju. Jo skatītājs tajā brīdī, kad viņš notic, ka tā lelle ir dzīva, man tikai jāpanāk, lai tu notic, ka viņa ir dzīva. Tāds sīkums. Bet pēc tam viss, kas notiek ar to lelli, man vairs nav tev jāpierāda, ka tas ir pa īsto. Jo, teiksim, aktieris, ka iznāk uz skatuves, viņam nav jāpierāda, ka viņš elpo. Viņš vienkārši elpo. Viņš nelido pa gaisu, viņš iet pa zemi. Viņam šādas detaļas nav kā saka, jāpievērš tam uzmanību. Lellei, protams, ja tu viņu turēsi gaisā, viņa karāsies gaisā. Viņa nestāvēs uz zemes. Tev ir jāpanāk, ka viņa stāv uz zemes, ka viņa iet pa zemi. Ir jāpanāk, ka izskatās, ka viņa elpo. Un tajā brīdī, kad tu esi pierādījis, ka tā lelle ir dzīva, tālāk jau skatītājs ir tavās rokās un tu viņu vazā, kur vien vēlies. Kā varbūt leļu teātri var drusciņ savādāk? Kā iziet no tādām kritiskām situācijām? Pirmkārt, tev ir jāsaprot, kas tev ir galvenais tajā ainā un kas tev ir jāpasaka. Kas ir tas, kas ir kritiskā tā virsuzdevums tajā ainai visai. Jā? Varbūt nevis tavam tēlam vai kaut kam. Un tev ir jāsaprot, kā to aiznest vienalga, pastāstīt, izstāstīt. Bet, tad risinā, skaties, bija, protams, kad pirmizrādes laikā lellē galva nolūst, tad ir tā jocīgi, pēkšņi rot tev kolēģi paņem aizskrien kaut kur. Okei, labi, es palikšu tepat viens pats, turpināšu kaut ko tā kā darīt, aizpildu, lai skatītājs, kas pēkšņi vienkārši pazuda, tā nebija uzlikts, ka cilvēks aiziet projām. Ja, sanāk labi, ka mums bija sagatavota jau rezerves lelle un vienkārši nomainīja. Tas ir tas, ko es teicu, ka lelle ļoti labi norauga galvu un nekas paņem citu. Bet jā, ir, kad tur izrādes laikā remontē kaut ko un marionetēm ir tas, ka viņas vienmēr sapinās. Vienkārši pēc uzstādījuma marionete sapīsies. Vienkārši jautājums ir, cik ātri tu pamani, ka viņi tev sapinās, cik ātri tu paspēji atpīt vaļā. Patiesībā tas, kas notiek tā kā aizskatuvē vai zemskatuvē vai virsskatuvē, tas teātris ir diezgan interesants arī reizēm. Paskatīties tieši. Jo viens ir tas stāsts, kas notiek uz skatuves, bet tas, ka tur patiesībā šo tēlu apskaņo tur tas cilvēks un tas apskaņo šito tēlu un tas vispār vada 2. Un tur reizē notiek tādas burvestības, teiksim tā. Kā jūsuprāt leļu teātris ietekmē bērnus? Bērns nāk uz teātri pēc patiesības. Viņi to ņem kā tīru mantu, kā tīru patiesību, līdz ar to tā atbildība ir daudz lielāka. Tu nedrīkst mānīties, tev ir jābūt daudz patiesākam, daudz īstākam visās lietās. Vai jūs teiktu, ka leļu teātris ir piemērots tikai bērniem, vai arī pieaugušajiem ir kaut kas īpašs, ko atrast tajā? Teātris un leļu teātris, tas viss bija priekš pieaugušajiem. Tas ir tikai tāds pēdējā 100 gadu fenomens. Jā. Es eju uz Ukrainas bēgļu centru, no teātris ņem tādu marioneti, koka gaišu tādu un staigāju pa to centru. Un, tā ar tiem cilvēkiem, palīdz viņiem nedomāt par tām šausmām visām. Un tur es esmu to tā kā 1000 reizes pārbaudījis, ka pieaugušie daudz labāk uz to pavelkās. Un viņiem tas ir daudz spēcīgāk strādā nekā bērniem. Tā kā leļu teātris noteikti ir tīri pieaugušiem. Mums ir arī izrādes, protams, pieaugušiem. Kas ir svarīgākās lietas, kas ir jāņem vērā, veidojot leļu teātra izrādi? Vajadzīga laba dramaturģija. Kādas ir jūsu domas par leļu teātra nozīmi kultūrā? Vienkārši, man liekas, ka tas ir viens no izteiksmes veidiem.
Jo es vienmēr esmu uzskatījis, ka svarīgākais tas ir tas stāsts, ko tu gribi pastāstīt. Un vai tu uzraksti grāmatu, vai tu uzzīmē gleznu, vai saceri dziesmu, vai spēlē izrādi, tas jau ir tikai atkarīgs no tā stāsta, ko tu gribi pastāstīt, un tev par to ir, ka tas ir viens no izteiksmes veidiem, kā tu izstāsti to savu stāstu. Ar lellēm ir tas, ka limits ir tikai tava fantāzija, jo lelle var visu, ja tev vajag, lai viņa lido. Kas jūs iedvesmo katra tēla identitātes veidošanā? Protams, tiek veikti visādi novērojumi arī, ja, teiksim, ja ir kaut kāds tēls vai kaut ko, tad tu ej pa ielu skaties, kur šī tāda gaita vienam cilvēkam, kur viņš tāds ir, tas man varētu noderēt. Kā jūs saglabājat savu radošo enerģiju un motivāciju? Kā panākt to, lai šī profesija ilgtermiņā neapniktu? Šitai profesijai ir tas burvīgais, ka iestudējums ilgs, teiksim, 2 mēnešus. Nu, pat ja tev ritīgi griebās viss tas, kas tur notiek, tas ir 2 mēnešus, un pēc tam būs kaut kas cits. Nu, protams, ir sarežģīti, ja tur jāspēlē viena izrāde, tur 4 reizes pēc kārtas, tad atrast, ko viņā spēlē tajā 4. reizē, vai atcerēties tā, es šodien šito tekstu jau teicu vismaz 2 reizes, bet vai man tagad ir jāsaka viņš vai nav, ja? Sevišķi, ja ir kaut kādas mazākas lomas. Varbūt ir tāds konkrēts notikums, kas jums ir palicis prātā? Nu, tādas no ķezām, ja? Jā, tās, kuras ir tādas ritīgi sliktas, tās, kuras negrib atcerēties, tās ātri aizmirstās, tā jau arī ir. Es jau reizēm taisu tādas blēņas, man ir bijis, ka es zinu, ka kolēģim tur viens pārgājiens tikai ar lelli, un pēc tam būs starpbrīdis, es paņemu piesienu atsvaru viņam pie lelles. Viņam nevis ir tur 0,5 kilograms jāceļ, bet 3,5 kilogrami. Viņš no sākuma domā, ka viņam tā, kaut kur ir aizķēries, viņš nevar pacelt, jā. Vai, teiksim, viņam jānāk kādam ar somu ārā uz skatuves, un tu viņam panes to somu tuvāk, protams, skatuvē. Un arī ieliec kādus 10 kilogramus iekšā, lai jau cilvēks plēšās. Bet ir kad sapinās vai noplīsties triķi, un tad ieslēdzas tāds liels komandas darbs. Hop redz, ka viņam sapinās lēle, man bišku jāpavelk ilgāk kaut kāda viena sava darbība, viņi atpinās, jā, labi atpinās, būs atkal aizgājām tālu. Nu, kaut kādas tādas. Vislielākais trakums ir, ka tekstus aizmirst, jo es parasti tekstus neaizmirstu. Un ja kaut kas nenotiek, es domāju, ka kāds cits jauc. Un tad traki ir, kad ja es jaucu, tad pavisam traki, jā. Bet tad jau cenšās kolēģi teikt priekšā. Un tu gribēji teikt, ka kaut ko tādu, jo. Kādēļ leļu teātris joprojām ir aktuāls mūsdienās? Kādēļ vispār teātris ir aktuāls mūsdienās? Tāpēc, ka tā ir dzīva māksla. Parādījās kino, un tad, viss teātris beigsies, kāpēc, lai kāds iet uz teātri, ja var vienreiz nofilmē un visi skatā. Un tagad televīzija vispār, kāpēc vispār kāds ies uz kino, kāpēc kāds ies uz teātri, visu var mājās redzēt. Bet tomēr cilvēki nāk uz teātri, un arī uz leļu teātri, un biļetes dabūt ir grūti, un ir jāpaspēj pamanīt, kurā brīdī viņi sāk. Pirms mēs beidzam šo interviju, varbūt ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu pateikt skatītājiem, kas šobrīd to skatās, kuriem varbūt ir interesi tieši leļu teātrī, un viņi varbūt vēlas arī īstenot savu nākotni šajā nozarē. Protams, ir jāmācās Kultūras akadēmiju un uz priekšu. Un, protams, ir jānāk arī skatīties izrādes. Mums tagad tiešām var pareklamēt, mēs strādājam pie Jelgava 94 izrādes, kura būs laikam no 14 gadu vecuma paredzēta. Tāpat Sibīrijas haiku ir pat iznākusi izrāde arī. Es neatceros, kāds viņai ir tas vecuma ierobežojums. Uz to, man liekas, ir jāatnāk, katram jāredz. Kabarē, bet tas ir vēl lielākiem, tas pieaugušiem, to es nereklamēšu. Bet jā, ja cilvēks grib, tad ir jādara. Es sāku vispār ar teātra studiju, tas saucās, jā. Sāk darboties, meklēt, izdarīt kļūdas, saprast, tas patīk vai nepatīk, būt uz tās skatuves, un kad visi skatās uz tevi. Jālasa daudz, lai ir no kā smelties, jāvēro pasaule, jāpēta. Paldies! Nāciet ciemos!